Labdien jūs mājās! Šodien atkal tiekamies. Tātad šoreiz mazliet citā telefonā. Aivars Klēns un Jānis Jubins. Tāda rudenīga ainava un ziemīga ainava. Aivars Klēns ziemas jumti, Jānis Jubins rudens ainava. Bet tas jau nebūs arī viss. Mēs šodien parunāsim par plāniem un parunāsim par krāsu perspektīvu. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē pavisam vienkārši, ka tas, kas ir priekšējā plānā, tas ir košāks, un tas, kas ir tālajā plānā, tas ir mazliet blāvāks. Un arī šeit ļoti labi redzams priekšējais plāns un tālākais plāns. Un krāsas perspektīva ir tā, jo tuvāk priekšējam plānam, ja pirmajam plānam, jo tas krāsas ir kontrastaināks un dzīvāks. Jo tālāk, jo tās krāsas paliek tāds blāvāks un mazāk izteiksmīgs. Bet visu pēc kārtas. Mēs šodien arī sāksim ar jums darboties ar goškrāsām, un es solīju, ka es parādīšu, kā darboties ar goškrāsām, un mēs šodien tūlīt pat pārslēgsimies uz citu kameru un varēsim to visu redzēt. Tātad, lai mums veiksmīga nodarbība. Un tātad mēs šoreiz sāksim. Sāksim ar to, ka mums ir balta lapa, un mēs viegli lapā uzskicēsim, ko tad mēs gribam zīmēt. Un šeit es izmantošu šķīvi, kuras izmantoju kā jaucam papīru. Mēs lieliski redzēsim, te jau daži toņi ir uzjaukti. Un tālāk mēs iezīmēsim, kur mums beigsies zeme, kur mums būs kaut kas, teiksim, piemēram, koks, kur mums būs debesis, kur mums būs kaut kādi krūmi vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, un tagad to visu mēs ar jums ar krāsām aizpildīsim. Un tātad, lai mēs sāktu strādāt, izvēlēsimies to otru, kas mums ir noderīgi. Atceramies, ka piedukļiem jābūt uzlocītām. Nu, un pirmā lieta, ko mēs sāksim, mēs paņemsim balto krāsu. Viņa vairs nebūs tik tīri balta kā sākumā, bet, ļoti izmantojam. Un mēs ar viņu ieklāsim aizmuguri un droši pāri. Man tas papīrs ir tāds ļoti faktūrains. Redziet, es nemaz nebaidos kādu tonīti likt iekšā. Un tā kā man ir papīrs arī paklāts apakšā, tad es varu droši pāri pinzelēt ar krāsām. Un viņš vairs nav. Mēs ļoti labi redzam, ka viņš vairs nav pilnīgi tīri balts tonis, bet viņš ir tonīts. Un es to porcelāna šķīvi, kur es izmantoju kā paleti, es uz viņu uzjaucu vajadzīgo toni un ar otru brīvi un te man būs kokam tā lapotne, un viņa būs tāda dzeltenīga. Vismaz to gaismas vietu ieliksim, kur man tas kociņš būs. Tālāk mēs aiziesim uz tumšākām debesīm, un te mēs atkal izmantojam tos tonišus, kas mums jau palikuši no tā, ka mēs dzīvajā mēģinājām to visu.
attēlot, un mēs paņemam mazliet ūdeni, un to visu tā smuki uzmazgājam, un mums iznāk tāds ļoti skaists, dzīvīgs dubļu tonis. Bet mums viņš noderēs. Un tā kā tās rudens debesis nav tik vienādas, un viņas ir tāds stipri pelēcīgas, tad man šoreiz tie toņi ļoti labi noderēs. Es ceru, ka mums kamera ir ieslēgta. Ja? Es kaut kur varu ielikt vēl tumšāku. Un te, kur man tā zeme sāksies, tur man būs atkal tumšāks tonis. Un es to visu tā skaisti sagleznoju kopā. Tāda pelēcīga ainava veidosies. Nu, kā jau rudenī. Nu, un kaut kur man jau būs kāda zemes pleķīts palicis pliks. Tur mēs ieliksim kaut ko brūni iekšā. Nu, kaut kur vēl zālīti būs. Bet kā jūs redzat, es tos tīros toņus nemaz tā neizmantoju. Vismaz nepūlos izmantoju. Jo ar tām krāsām ir tā, ka krāsas ir labas, ja viņas jauc. Un tā kā es teicu, man tas papīrs ir tāds ļoti faktūrīgs. To jau var redzēt, ka viņš nemaz tik vienkārši neklājās. Un mums šoreiz tie toņi iznāk tādi, kādi viņi iznāk. Un tādi diezgan pelēcīgi, bet tas jau nekas. Arī tās rudens ainavas ir tādas pelēcīgas un nemaz tik košas nav. Nu tā, otā palika bišķi izslaukam, baltais, un tagad to visu tā smuki samazgājam kopā. Nu, mēs tik tālu esam tikuši. Tagad vajadzētu to koku lapotni paņemt ielikt iekšā. Atcerēsimies, ka mēs to dzelteno izmantojām. Tā lapotne mums varētu būt tāda diezgan pakoša dzeltena. Nu, kaut kur jau uz ēnas pusi. Skociņš varētu būt arī tāds netik košs. Izslaukām atkal otu. Tā, piedurkne nobruka uz leju. Mums vajadzēs atdzīvināt, nu, un tagad vajadzētu kaut ko tādu koši dzelteni paņemt. Ielikt iekšā.
Tā kā tas rudenī tās lapas jau spēlējās. Gošu krāsu var ielikt kaut kur biezāku. Kaut kur mums būs arī kaut kāda gaišākai no. Pašlaik tam visam liekam tādu vieglu mieru. Nu, un tagad pastrādājam pie tā, ko mēs sauksim par mēžu tālumā. Toņi mums jaucās, mēs nevienu krāsu neizmantojam tīru. Nu, kaut kur arī kāds meža gabaliņš būs dzīvīgāks, kaut kur kaut kas būs brūnīgāks. Kā es teicu kādreiz, ka man patīk izmantot to krāsu, kas ir vāciņā palikusi iekšā. Nu, tā. Tagad vajadzētu to visu vēl mazliet priekšējā plānā ielikt. Nu, lūk, mums tālumā veidojās mežs, bet mums tas mežs tā smuki jāiesēdina te fonā iekšā. Nu, tāpēc, lai tas tā veidotos, tad mēs paņemsim to pašu fonu, un tagad mēs tā viņu samitināsim un uzmestāsim augšā to krāsu. Nu, un lai mums viņš būtu mazliet gaišāks, mēs ieliksim šeit balto. Nu, redziet. Tagad mēs esam tikuši līdz koku lapotnei un tālumā meža. Tā man otra roka nobruka uz leju. Bišķi paņem šo violeto. Mežam vajadzētu būt tālumā smuki vēsam. Un ielikšu tādus toņus iekšā. Nu, tagad man vajadzētu ķerties pie stumbra. Bet pirms tā stumbra man vajadzētu arī kādu eglīti uzbūvēt, jo es jau solīju, ka būs kaut kāds eglītis. Tā. Paņemam. Uzjaucam tādu toni. No sākuma tās eglītes uzliksim kādus pagaišākus. Nu, ko liekam? Un tagad paņemsim to toni.
Mums būtu ideāli, ja varētu pagaidīt, ka nožūst, un tad tā krāsa ieklātos daudz vienmērīgāk, bet, nu, ir tā kā ir. Man ir jāparāda. Nu, un, protams, zem eglītēm būs kāda ēna. Nu, un ēnas parasti ir siltāks, nu, tāpēc es uzjaukšu kādu siltāku tonīti, ko varētu ielikt kā ēnu. Tagad vajadzētu ar mazāko otru iet iekšā un uzlikt eglītēm kādu gaismu. Šādi zilu pataisīsim to visu. Lai viņš nav tik balts. Nu, un kaut kur vēl kādu ēnu pašā eglē varam ielikt. Nu, tagad vajadzētu tā kā stumbru uztaisīt kokam. Otru šo mums ir liek. Ņemsim tur mēs ar mazāku otiņu. Nu, un paņemam pavisam maziņu otiņu. Šo te. Nu, un kādu zāriņu iemālējam tam kokam.
Mums vajadzēs kociņam vēl uzlikt tādu gaismu virsū, ja tas stumbrs jau nav viss vienādi. Stumbram uzliksim kādu gaismiņu virsū. Gaismiņa mums šoreiz būs tādā tonī. Vienreiz ar ēnu pielabojam visu. Tagad palika pāri izslaucām kārtīgu otu, izmazgājam to otu kaut kur āri. Izslaucīsim iekšā. Un kā redzēt, es to jaucam papīru izmantoju, lai izmazgātu no otas krāsu. Protams, otrs ūdenstrauku atstāt pēc tam nevajag, bet es šoreiz ņemšu tādu oši viegli oranžīgu. Tur tonīt un kaut kur vēl. Nu, kāda lapa būs kritīs nost. Nu, tālāk palika uztaisīt pāris zāles stiebrus. Un tad jau mēs būsim šodien beiguši šo darbiņu. Un mēs būsim paņēmuši, ielikuši. Un zāle mums būs tāda. Nu, tāda. Gaiši tāda. Un paņemam iemīkšu. Un ieslēgam. Protams, no koka arī būs kaut kāda krītošā ēna, kuru mēs tūlīt uztaisīsim.
Nu, tā lapa ļoti, ļoti koši zelta. Cik jau nu traki dzelteni var būt. Nu, un pašās beigās tad mēs vēl bišķi paliksim tam kokam, lai viņam kāda ēna būtu. Ja, nu, viegli paliksim apkārt. Lai viņš mums izskatās telpiskāks. Un te to ēnu tādu stipri siltenos taisīsim. Nu tā. Tā kā ar šito uzdevumu mēs daudz maz tā būtu tikuši galā. Viss izskatās gala rezultātā šādi. Bet jums datorā tas izskatās daudz dzīvāk, dzīvē netik traki, bet, nu, uzdevums ir paveikts. Atliek vien izmaskāt ots nekad ūdenī neatstājam. Un ar to arī mēs šodien šo te uzdevumu esam veikuši. Un mums ir iznākuši 3 dažādi koki. Un katrs ir mazliet savādāks, ja? Rudens noskaņas var būt ļoti dažādas. Bet, nu, tāds tas uzdevums šoreiz bija. Un mēs ar to arī šodien šo uzdevumu